Kauli ir dzīvi audi, kas nemitīgi noārdās un atjaunojas ap 30 gadu vecumu. Tie sasniedz maksimālo kaulu masu, bet tad pamazām noārdīšanās process sāk ņemt virsroku. Īpaši strauja kaulu masa sievietēm samazinās, kauli kļūst trausli menopauzes pirmajos gados. Tāpēc ļoti svarīgi ir nodrošināt kaulus ar pietiekamu kalcija un D vitamīnu daudzumu. Ikdienā sievietēm pēc 50 gadu vecuma ir ieteicams uzņemt 1000 līdz 1200 mg kalcija, kas atbilst 1 litram piena, tomēr daļa sieviešu ar uzturu kalciju un D vitamīnu nesaņem pietiekami. Sievietes organisms ir tāds, kur īpatnība ir, ka viņa visu mūžu dzīvo ciklisku dzīvi. Ja? Un tad, kad sākās menopauze, tad šie cikli mainās, izzūd, un līdz ar to arī viņas vielmaiņa mainās. Protams, ja mēs runājam tieši par kalciju vielmaiņu, kas nostiprina viņas kaulus, tad šī cikliskā vielmaiņa to kalcija līmeni uztur. Un tikko tas viss zūd, tā arī kalcija līmenim ir risks pazust, mazināties. Un tāpēc arī mūsdienu standarti, ja drīkst tā teikt, rekomendē tomēr, kad sievietēm, kuras tā tuvojas menopauzei, rekomendē noteikti to kalcija līmeni kaulos. Tas ir osteoporozes diagnostika. Par veselu un stipru kaulu sistēmu jārūpējas katram pašam, gluži tāpat kā kaulu veidošanās periodā, arī visā atlikušajā dzīvē jāievēro daži veselīgi dzīvesveida faktori. Pilnvērtīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, pēc iespējas minimāls nikotīna, kofeīna un alkohola patēriņš, kā arī kalcija un D vitamīnu lietošana. Calcigram Forte ir dabīgas izcelsmes kombinēts kalcija un D vitamīna preparāts ar zinātniski pierādītu darbību, iegūts Francijas kalnos. Calcigram Forte labi uzsūcas organismā un pasargā no iespējamiem lūzumiem. Kalcija un D vitamīna deficīta gadījumā pie osteopēnijas un osteoporozes. Lietojot 2 tabletes dienā, var palīdzēt saviem kauliem būt stipriem. Tā ir dienas norma veselīgam cilvēkam – 1 grams kalcija. Ja šis līmenis ir mazāks, organisms dzīvībai nepieciešamo kalciju ņem no kaulu kalcija bankas, tādējādi ilgākā laika posmā padarot tos trauslākus. Calcigram Forte novembrī būs pieejams arī jaunā formā.